Kāza! Ko viņa šeit dara? Ņom. Mēs izvēlējāmies Māra Ruļļa grāmatu Zaļa mence. Šī grāmata ir stāstu krājums, kura ievietoti 15 neparasti stāsti, kurus rakstnieks paradīs savu bērnību, neparasti piedzīvojumi, kā viņš iepazinis pasauli, savu pilsētu, dabu un apkārtnī. Māris Runglis ir dzimis Liepājā, kura ir no viena Latvijas skaistākā un lielākā pilsēta. Vai esat bijuši Liepājā? Nē? Tad lasīšu stāstus, uzzini neparastas piedzīvojumus, pilsētas ielas objektus. Brīvības iela, kur atrodas Elmara māja metālurgs, kas pats ir dūmeņus pāri pilsētai. Neparasti dzīvnieki, kāza, galis un alnis, kuri pa Liepājas ezeru malu ienāk pilsētā. Cik neparasti zēniem zivju ķeršana, peldēšanas jūrā. Jūs esat ķeruši zivis ezera vai jūra? Kā jums veicas ar peldēšanas? Izlasīju šos stāstījumus grāmatas Zaļa mence, un tev arī gribēsies to izmēģināt vai padalīsies savā pieredze. Vai tu proti izgatavot maskas? Izlasi stāstu Āvīšu kies un uzzināsi, kādu masku izvēlēs Elmars un kādi pārpratumi rādās. Vai tev ir iespēja atbraukt ekskursijā uz Liepāju un iepazīt vietas, apskatīt tās, izpeldēties jūrā, pavizināties ar laivu pa ēzelu un satikt tik neatnos bērnus, kādi minēti stāstos. Lasi, uzzini domas un doties neparasta ceļojumā ar neradniem bērniem. Atbrauc uz Liepāju un ieraugi to savam acīm, ne tikai lasot. Lasiet grāmatu Zaļa mence!